Latviešu tautas deja. Pirmā lekcija, pirmā nodaļa, definīcija. Ja mēs sakām tautas deja, tad ļoti labi saprotam, ka tautas deja nav iedomājama bez tautas mūzikas. Savukārt tā nav iedomājama bez tautas dziesmas. Tas viss veido kopīgu veselumu, kuru mēs bieži saucam par folkloru, jeb tautas gudrība. Un arī pats jēdziens folklora nav iedomājams bez jēdziena tauta. Mūsdienu izpratnē tautas deja, tauta, folklora ir radušies nevairāk kā 250 gadiem. Bet tagad jau arī parādījušies dažādas definīcijas un definēšana un tautas dejas nosaukšana turpinās nepārtraukti. Katru gadu varbūt rodas jaunas definīcijas. Pie tām mūsdienās, ja mēs runājam par tradicionālo deju, tad bieži ar to arī saprotam tautas deju un varbūt kaut ko nedaudz vairāk. Un pat runājot par nemateriālās kultūras mantojumu, arī bieži tautas deja tur ir vien iekšā. Tāpēc turēsimies pie nosaukuma tautas deja, jo tad mēs labāk saprotam, ka tas ir viens no mūsu horeogrāfiskās folkloras žanriem un atšķirās no citiem ar to, ka tā ir visbagātākā leksika, tās ir bagātākie izteiksmes līdzekļi, soļi, satvērieni, aptvērieni, gājieni un vēl daudz kas cits, kas ar to saistīts. Tātad tautas deja. Definēsim horeogrāfiskās folkloras žanrus. Galvenais žanrs – tautas deja. Un tur ir ļoti dažādas dejas, sākot ar solo dejām, turpinot ar pāru dejām, rindu dejām, riņķa dejām, rituālām dejām, teiksim arī puišu un meitu dejām, grupēt, kārtot un strukturēt varam, kā vien mums ienāk prātā. Tautas dziesma teica, rotāju meklēju sava raiba kaķēnu. Iespējams, ka tieši šī četrinde ierosināja Jurijānu Andreju norises, kuras Krišjānis Barons dēvēja pie spēlītēm, nosaukt par rotaļām. Mūsu horeogrāfiskajā folklorā rotaļa visbiežāk ir norise dārziņā, kurā visi kustās pa vai pret dejas ceļu, bet vidū notiek kāda darbība. Dažkārt tā attēlo tekstu, bet biežāk nē. Vidū nokļuvušie rotaļnieki dejo. Rotaļdeja tikai nedaudz atšķiras no rotaļas, bet tomēr tas ir būtiski, jo mēs saturamies pa pāriem un dejojam pa apli. Visbiežāk divdaļīgas norises, tātad mūsu pašu mugurdaņķa, plaukstiņu polkas un citas līdzīgas dejas ir tās pašas rotaļdejas. Vēl viena būtiska atšķirība. Ja rotaļas ejam paši dziedādami, tad rotaļdejā ļoti vēlam ir muzikanta klātbūtne, bet patiesībā varam arī dziedāt un dejot to pašu Alsungras mugurdaņus vai citu deju. Jā, mūsdienās mēs tās saucam par dančiem. Kas mums te palika? Rotaļspēle. Atšķirībā no rotaļas, te ir tāda darbība, kurā ir sacensību moments. Piemēram, vilks ķer kazu. Jā, viņa sacenšas. Un tie, kas stāv dārziņā apkārt, jā, tādā momentā stāv, kamēr notiek darbība, viņi vai nu palīdz, vai traucē. Sacensība rotaļspēlē var būt ne tikai ātrumā, vai izveicībā, vai veiklībā. Varbūt arī tāda sacensība kā teātra spēle. Atdarināšanā, piemēram. Tautas dejai ir daudz nosaukumu. Etnogrāfiskā deja, autentiskā deja, tradicionālā deja, dejas folklora stilizētā tautas deja, pat sadzīves deja, protams, dancis un danči. Mūsdienās arī izdomā pat vēl jaunas nosaukumus. Etnodeja, etnodanči, folkloras deja, ko tikai neizdomā. Protams, tie visi ir tautas dejas sinonīmi, bet radīti tāpēc, lai izceltu kādu svarīgu aspektu. Mūsdienās mēdz arī saukt nemateriālās kultūras mantojums, neapšaubāmi tautas deja piedar pie tām.
Savs nosaukums vajadzīgs arī tautas dejas izrīkojumam. Ja senāk bieži teica vakarošana, vakarēšana, večerinka un tam līdzīgi, tad mūsdienās biežāk lietotais nosaukums ir danči, danču vakars. Man simpatizē laiks, kad teica vienkārši deja. Šovakar būs deja. Latviešu tautas deja. Pirmā lekcija, 2. nodaļa, funkcijas. Lai prognozētu, kādas būs tautas dejas funkcijas nākotnē, jāpadomā, kādas tās ir šobrīd. Saprast lietas būtību mums palīdzēs Vispasaules kultūras organizācijas UNESCO izstrādātā folkloras festivāla klasifikācija, kur tie sadalīti atbilstoši tautas dejas eksploatēšanas pakāpei. Mūsdienās tautas deja ir klātesoša ģimenes godos un gadskārt svētkos, bet ne tik daudz kā tas bija 19. gadsimtā, par kuru mums ir pieejami tradīcija etnogrāfiskie apraksti. Zināmā mērā tradicionālās funkcijas palīdz nodrošināt etnogrāfiskie ansambļi, tradīcija ansambļi, dievi, tur ir atsevišķi pašvaldības un ģimenes. Protams, ka mūsdienās tautas dejas funkcijas ir paplašinājušās. Piemēram, tauta vienojoša funkcija parādījās pēc 100-gades dziesmu svētku noslēguma koncerta, kad tautas deja dejoja vairāk tūkstoši cilvēku, klātienē vēroja vairāki 10 000 cilvēku, bet tos, kas noskatījās video ierakstus, neviens nevar saskaitīt. Rezumējam. Mūsdienās tautas dejas tradicionālās funkcijas, kur eksploatēšana nav novērojama, lai arī nedaudz, bet tomēr paplašinās. Mūsdienās tautas deja ir svarīga vairākās sfērās, ne tikai ģimenes godos un gadskārt svētkos. Grūti novērtēt, kura no zīmējumā attēlotajām sfērām ir svarīgāka, jo tās veido kopīgu sistēmu, kas nodrošina sabiedrības ilgtspēju. Mūsdienās Latvijā, salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, šīs funkcijas ir samērā labi attīstītas. Svarīgi, ka tautas deja netiek nomākta, un tā daudz maz pilnvērtīgi kalpo visas sabiedrības interesēm. Tautas dejas kopas un klubi, tai skaitā danču klubi, pievērš lielu uzmanību arī izglītības darbam. Notiek diennakts un nedēļas nometnes, tautas deju projekta, dejas sacīkstes, konferences. Tomēr vislielāko ievērību tautas deja gūst Jāņos, kad iespējams vienlaicīgi dejo vislielākais skaits Jāņa bērnu. Mūsdienu problēma ir atšķirt to līmeni, kad sākas tautas dejas eksploatēšana. Eksploatēšana ir tad, ja tautas deja kalpo kā izejmateriāls jaunu kultūras produktu veidošanai. Protams, ne jau tikai tautas deja, bet arī tautas mūzika un folklora vispār. Cik tālu tas kalpo visai sabiedrībai, piemēram, skatuves deja dejas svētkos, tā ir atbalstāma lieta, bet zināmu regulējumu prasa tad, ja šādas darbības rezultātā tautas deja tiek izspiesta no aprites. Kritizējama ir prakse jaunrades jeb skatuves deju uzdot par tautas deju. Tāpat skatītāji tiek maldināti, ja skatuves deju grupa vai deju pulciņš sevi sauc par TDA, tautas deju ansambli.
Nebūs grūti ievērot, ka mūsdienās tautas dejas funkciju ir daudz vairāk, nekā tās bija pagātnē. Iespējams, kādas ir zudušas, bet kā būs nākotnē, tas atkarīgs no mums pašiem, kā tautas, un arī no katra kā dejotāja. Latviešu tautas deja. 1. lekcija, 3. nodaļa – formas. Pāru deja ir visizplatītākā dejas forma šodien, tāpēc tā ir ar vislielākajiem burtiem atzīmēta. 2. vietā liekama grupu deja. Tās ir kadriļas, krustdejas, savukārt gatvu, rindu dejas, virkņu dejas arī diezgan izplatītas, toties vesela deju grupa, kura ir ļoti, ļoti maz izplatīta. Visžēlāk jau, protams, ka sakrālā deja tik maz, bet tomēr nevar teikt, ka nav nemaz. Mūsdienu kāzās jaunā pāru valsis nav nekāds retums. Deja ir senāka vedība vai precība rituāla mūsdienu forma. Pāru deja nepieciešama saskaņas nodrošināšanai starp 2 cilvēkiem, bet tā labi kalpo arī sabiedrības saliedēšanai. Latvijā un kaimiņu valstīs izplatītas 2-daļīgās pāru dejas, bet ir arī sastopamas 1-daļīgas un 3-daļīgas pāru dejas. Masku dejas pamatā dejojam pa vienam, bet mēdz būt arī masku pāri un pat masku grupas, kas dejo kopā. Piemēram, kumeļš noteikti būs viens, savukārt vists ar gailīti vai vilks ar kazu, tie varētu būt pāris. Toties sīventiņi skrien pakaļ savai mammai, tā būs vesela grupa. Tieši grupu deja bija tā forma, kuru centās atjaunot mūsu tautieši jau 19. gadsimta otrajā pusē, un mūsdienās vislabāk to var redzēt deju svētkos. Tikai tur nav tautas dejas, bet varbūt drīz būs. Sabiedrībai grupu dejas ir svarīgas tieši saskaņas nodrošināšanai tās kopienas locekļu starpā, bet individuāli tās attīsta iepriekšējās paredzēšanas spēju, jo mums jāsaprot, ko mēs darīsim tālāk, uz kur pusi iesim, kā griezīsimies, ar kuru kāju sākt, uz kuru pusi lekt. Riņķa dejā neierobežots dejotāju skaits virzās pa apli apkārt reālu vai sakrālu centru. Kustība parasti sāka labo kāju pretī saulei, bet ir arī izņēmumi, noteiktas situācijas, ka to jādara tieši pa saulei un ar kreiso kāju. Par rotaļām mūsdienās saucam tās riņķa dejas, kurās notiek kāda darbība, parasti vidū vai ārpusē un vidū. Piemēram, ja mēs domājam kāzdārzā, kumeliņi, Ādamā bija 7 dēli un citas tam līdzīgas, tad iedomājamies, ka tās laikam ir bērnu rotaļas, bet patiesībā tās ir senas precība rotaļas un pat ar erotiskiem elementiem. Rindu un virkņu dejas ir tādas pirmotnējās dejas formas, kurās nav svarīgs ne dzimums, ne vecums. Lielākoties nav svarīgas arī pāru attiecības, bet toties ir būtisks ornaments, jeb dejas raksts, kuru mēs izdejojam. Tādas rindu dejas, kur ir svarīga gatve, jeb 2 rindas ar seju viena pret otru, ir tieši svarīgas ģimenes godos. Visi taču zina un redzējuši gatvu deju.
Spēles elementi, protams, ir arī citās dejas formās, tomēr sacensība deja ir tāda, kurā sacenšas pamatā jauni puiši, dažreiz arī vīrieši, un nevienmēr tā sacensība ir saistīta ar kaut kādiem spēka vingrinājumiem. Biežāk tā tomēr ir savas veiklības un izveicības parādīšana. Dažreiz puisis dzenas pakaļ meitenei. Vai tā ir sacensība? Kad vilks skrien pakaļ kazei? Jā un nē. Jēdziens par sakrālo deju ir jauns, tas radies tikai 20. gadsimta 60. gados Vācijā. Sakrālo deju tikai nosacīti var nosaukt par atsevišķu dejas formu. Patiesībā tā ir lūgšana dejā. Latviešu izcilākā sakrālo deju dejotāja skolotāja Vija Vētra reiz teica, ka deju svētki ļoti tuvu tam, lai būtu mūsu tautas lielākā un spēcīgākā, arī jaudīgākā lūksne. Tikai jādejo tautas deja, un dejas laukumā jābūt arī priesterim. Kārtot, sakārtot un pārkārtot mūsu tautas dejas varam pēc daudzām un dažādām pazīmēm. Kā pat to izdarījām, kārtojot pēc formas. Šādas kārtošanas lietderība ir tikai tā, ka mēs vieglāk varam uztvert, kas tā par deju un kā viņu dejo. Latviešu tautas deja. Pirmā lekcija, 4. nodaļa – stilistika. Vispirms nocitēšu fragmentu no Biznesa kompetences centra 2018. gada konferences tēzēm. Tautas dejai ir sava no skatuves dejas atšķirīga stilistika. Skatuves dejas stilistikas lietošana dejojot tautas dejas sadzīves situācijās vai autentiskās folkloras svētkos, kā arī tradicionālajos gadskārtu ģimenes svētkos, mazina un bremzē tautas dejā iekodētā radošuma un individualitātes izpausmes. No tā izriet, ka tautas dejas oriģinālā stilistika, kas sinkrētiski vienota ar citu folkloras žanru stilistiku, ir jāsaudzē, jāapgūst un jākopja. Tautas deja stilistikas ziņā ir vairāk līdzīga valodai nekā dažiem citiem dejas žanriem. Tas tāpēc, ka tautas deja līdzīgi kā valoda sabiedrībā veic noteiktas komunikācijas funkcijas. Par tām mēs runājām šīs lekcijas sākumā. Tautas dejā, tāpat citos dejas žanros, stili ir samērā noteikti. Toties modes dejā gan tie mainās katru sezonu. Ko tas mums dod? To, ka katrs mēs varam mainīt savu stilu, kā vien vēlamies, atkarībā no sava rakstura, protams, arī no savām dejas prasmēm, no konteksta, no nepieciešamības, un tā veidot kopīgo dejas noskaņu. Kāda nozīme stilistikai? Ar savu dejas stilu mēs parādām savu attieksmi, savas emocijas pret augstākām būtnēm dievībām, protams, pret pašu notikumu, kas notiek rituāli, lai kas tas būtu, vai arī pret savu dejas pārnieku, pret citiem dejotājiem, vērotājiem, noteikti pret muzikantiem un dziedātājiem, ja tādi ir, pie tam arī pret dabu, pret vidi, pret telpu, jā, arī pret nama saimniekiem. Un kamdēļ tas viss? Tikai tādēļ, lai nodrošinātu saskanīgu saskarsmi ar augstākām būtnēm, ar visiem, kas tika minēti, un neapšaubāmi arī pašam ar sevi. Ar deju nodarbojos visu savu mūžu, gan kā horeogrāfs, kā deju skolotājs, kā dejas pētnieks, arī kā folkloras vācējs, arī kā dejas eksperts, lektors, vērtēšanas komisiju dalībnieks un
pat vadītājs, meistarklašu, semināru, darbnīcu, visvisāda citu aktivitāšu projektu vadītājs un, protams, arī dejas kritiķis. Tikai, no kurienes tas viss sācies? Mana māmiņa stāstīja, ka tad, kad viņa bija Sibīrijā un gaidībās, viņas pārvaldībā bija 50 zirgi, un viņa naktī jāja pa plašo stepi tiem pārējiem līdzi, un es tāds maziņš tur kumeļa ritmā kratījos.